Es nopirku nerūsējošā tērauda detaļu, bet tā sarūsēja. Vai tā ir viltota? Sveiki, inženierijas cienītāji! Iedomājieties šādu situāciju. Jūs nopirkāt nerūsējošā tērauda detaļu un tā sāka rūsēt. Tad jūs sev jautājat, vai man pārdeva kaut ko viltotu? Galu galā, nerūsējošais tērauds taču nerūsē, vai ne? Tā ir izplatīta vilšanās, un atbilde var būt gan jā, gan arī tas atkarīgs. Šodien mēs atdalīsim mītus no realitātes un izskaidrosim, kāpēc daži nerūsējošie tēraudi tomēr rūsē. Kā atpazīt materiālus, kas izliekas par nerūsējošies tērauds 304, bet patiesībā tādi nav? Un ko darīt, lai neuzķertos uz viltojuma? Bet galu galā, kas ir nerūsējošies tērauds un kāpēc tam nevajadzētu rūsēt? Nerūsējošies tērauds ir tērauds ar pietiekamu hroma saturu. Vismaz 10,5% hroma, lai izveidotu pasīvu, ļoti plānu un cieši pieguļošu hroma oksīda kārtiņu. Uz virsmas šī kārta darbojās kā pašatjaunojošs vairogs. Ja tā tiek saskāpēta, tā skābekļa klātbūtnē atjaunojas un neļauj rūsai izplatīties tālāk. 300 sērijas tēraudos, piemēram 304, tipa šo aizsardzību pastiprina niķelis aptuveni 8 līdz 11% apjomā. Bet pagaidi, ja nerūsējošais tērauds pats sevi aizsargā, kāpēc dažreiz parādās rūsa? Ne visa oksidēšanās uz nerūsējošā tērauda nozīmē, ka tērauds ir slikts vai viltots. Var būt virsmas piesārņojums ar tērauda daļiņām, piemēram no tērauda birstes, vai metāla putekļiem no griešanas. Tas var būt nepareizi norādīts, jo nav tikai viens nerūsējošā tērauda veids. Patiesībā ir vesela produktu gamma. Tātad pastāv dažādi nerūsējošā tērauda veidi ar atšķirīgu izturību pret koroziju. Un ir svarīgi zināt, kā pareizi izvēlēties tēraudu katrai konkrētai videi. Tāpēc nepareiza specifikācija var radīt lielas problēmas. Tagad ir situācija, kurā korozijas iespējamība ievērojami palielinās. Kad materiāls, ko tev pārdeva kā 304, patiesībā ir 200 sērijas tērauds, slavenais viltotais 304. Un kas ir viltotais 304 un kāpēc tas ir problēma? Pēdējos gados Brazīlijā izplatījušies 200 vai 2 sērijas tēraudi, kas tiek reklamēti kā 300 sērijas vai 304 tipa tērauds. Šie tēraudi tika izstrādāti, lai samazinātu izmaksas, aizstājot daļu nikeļa ar mangānu, un rezultātā iegūts lētāks materiāls, taču ar sliktāku izturību pret koroziju daudzos ikdienas apstākļos. Kamēr īstajam 304 tēraudam ir apmēram 8 līdz 11% nikeļa, jaunajiem 2 sērijas tēraudiem, kas tiek pārdot kā 304, ir tikai apmēram 1% nikeļa. Un šī atšķirība ir izšķiroša korozijas izturībai. Kāpēc nikeļa samazināšana pasliktina nerūsējošā tērauda izturību pret koroziju? Daudzi cilvēki domā, ka niķelis ir kā pārklājums, bet patiesībā tas darbojas sakausējumā, stabilizējot austēnīta fāzi un palīdzot hromam labāk veikt savu darbu, uzturēt pasīvo plēvi neskartu. Un, kad šis niķelis kļūst pārāk mazs un to kompensē ar mangānu, materiāls pat var saglabāt austēnītu. Bet izturība pret koroziju, īpaši šķīdumos ar horīdiem, piemēram virtuvēs, piekrastes lietojumos un mazgāšanas zonās, mēdz samazināties. Praktiskos testos 2X tēraudi parasti uzrāda lielāku uzņēmību pret punktveida koroziju un sprieguma koroziju, tajās vidēs, kurās 304 tērauds tiek galā daudz vieglāk. Vienkāršiem vārdiem sakot, mazāk nikeļa parasti nozīmē lielāku risku plankumiem un punktveida korozijai vietās, kur jūs nevēlētos redzēt rūsu. Un arī hroms mainās no īsta 304 uz viltotu 304. Jā, un tas ir svarīgi. Tipisks 304 satur apmēram 18% līdz 20% hroma, kamēr daudzi 2XXX atrodas diapazonā no 13% līdz 16%. Tas šķiet maz. Bet hroma samazināšana vājina spēju veidot un uzturēt pasīvo plēvi. Īpaši birstētām vai slīpētām virsmām, vai arī, kad ir saskare ar sāļiem un balinātāju. Tā kā nerūsējošā tērauda aizsardzība
tieši atkarīgi no hroma, šī samazināšana kopā ar zemāku nikeļa saturu rada ideālus apstākļus, lai rūsa parādītos ātrāk. Un ar to viss nebeidzas. Daudzos 200 sērijas sakausējumos. Oglekļa saturs ir augstāks nekā 304 tipa tēraudā, kas palielina tendenci uz sensitizāciju, proti hroma karbīda veidošanos. Un tas paver ceļu stādbjaudainai korozijai. Turklāt sulfīdu ieslēgumi, kas saistīti ar sēru, ir tipiskas bedrīšu korozijas ierosmes vietas. Bet tad, kā sevi pasargāt pērkot, lai neuzķertos uz viltus preci? Pirmā aizsardzība ir skaidra nomenklatūra. Meklējiet tieši IC 304 vai UNSS 304.00 un piegādes standarts, piemēram, ASTM A240 loksnēm un lentēm. Esi piesardzīgs ar neskaidriem aprakstiem, piemēram, 300. sērija nenorādot tipu un ar nesaprotamiem komerciālajiem nosaukumiem, kad pārdevējs izvairās teikt 304. Es uzmanīgs ar 200 sērijas 201, 202 un līdzīgām apzīmējumiem, ieskaitot tirbis variantus. Piemēram, tā sauktos 300 sērijas materiāls, kas ir zema nikeļa alternatīvas. Svarīgos pirkumos pieprasi kvalitātes certifikātu ar sastāvu, un tam jāuzrāda niķelis 304 tipam atbilstošā diapazonā, kā arī atbilstošs hroma daudzums. Daži no šiem tēraudiem tiek pārdoti ar modeļu nosaukumiem, piemēram, tā sauktā 300. sērija, kas rada iespaidu, ka tas ir IC 304 sērijas tērauds. IC 304 apzīmē standartu, ko noteicis Amerikas dzelzs un tērauda institūts austenītiskam hromonikeļa nerūsējošiem tēraudam. Tas ir atzīts par savu izturību un izcilu izturību pret koroziju, un to izmanto ar stingri kontrolētu ķīmisko sastāvu. Savukārt tā sauktā 300. sērija ir apzīmējums nerūsējošiem tēraudam, kas izstrādāts kā ekonomiskāka alternatīva, taču tas neatbilst tradicionālajiem standartiem. Tā kā tas nav reglamentēts ar kādu konkrētu starptautisku standartu, kā tas ir standartizētajiem IC 304 tēraudiem, var teikt, ka patiesībā tas ir komerciāls apzīmējums. Saistot 300. sēriju vai to uzdot par 304. Šī modifikācija rada materiālu ar zemākām izmaksām, taču ar zemāku izturību pret koroziju agresīvākā vidē, salīdzinot ar īsto IC 304. Un tā pati likumsakrība, kas attiecas gandrīz uz visu dzīvē, ir piemērojama arī šeit. Ja kaut kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiesība, tas rada aizdomas. Tas nozīmē, ka pārāk laba cena, lai būtu patiesība, gandrīz vienmēr nozīmē zemu kvalitāti, un ar to viss nebeidzās. Dažās zema nikeļa sakausējumos pievieno varu, dažkārt pat lielā daudzumā, lai pielāgotu īpašības materiāliem un iekārtām, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Brazīlijā Anmisa RDC nr. 20 rezolūcija nosaka ierobežojumus, un šiem metāla materiāliem nevajadzētu saturēt vairāk par 1% piemaisījumu, kas sastāv no svina, arsēna, kadmija, dzīvsudraba, antimona un vara, ņemot tos kopā. Un atsevišķie arsēna, dzīvsudraba un svina ierobežojumi nedrīkst pārsniegt 0,01%. Tā kā pseido 304 satur ievērojamu daudzumu vara, tas rada papildus brīdinājumu par izmantošanu saskarē ar pārtiku. Un, ja rodas šaubas, pieprasiet atzinumus un izvairieties no kritiskiem pielietojumiem. Bet tad rodas jautājums. Nopirku nerūsējošo tēraudu un jau parādījās rūsa. Ko darīt praksē? Vispirms mēģiniet noņemt viesmas piesāņojumu ar atbilstošu tīrīšanu, neitrālu mazgāšanas līdzekli, siltu ūdeni un neabrazīvu sūkli. Vienmēr tīriet virzienā, kādā ir apdare, izvairieties no tērauda vilnas. Tā atstāja brīva dzelzs daļiņas un pasliktina situāciju. Pēc tam, ja nepieciešams, izmantojiet speciālu nerūsējošā tērauda pasivātoru uz slāpekļskābes bāzes, vienmēr ievērojot ražotāja norādījumus, lai atjaunotu pasīvo plēvi. Ja detaļa ātri atkal kļūs plankumaina, īpaši ar bedrītēm, pārskatiet vidi,
piemēram, chlorīdu klātbūtni vai izmantotos tīrīšanas līdzekļus. Un sazinieties ar piegādātāju, pieprasot ķīmisko certifikātu. Un ja sastāvs norāda uz 200 sēriju, kas tiek pārdota kā 304, vai jums ir tehnisks pamats pieprasīt nomaiņu? Galu galā, kad nerūsējušais tērauds sarūsē, nevar vienmēr apgalvot, ka tas ir viltots, taču iespējamība palielinās, ja pielietojums ir raksturīgs 304 tipam. Apkope tiek veikta pareizi, un tomēr parādās bedres un noturīgi plankumi. Sastāva atšķirības starp 304 tēraudu un daudziem 200 sērijas tēraudiem izskaidro, kāpēc viltotais 304 ir uzņēmīgāks. Un galvenais ir apvienot labu projektēšanu un pareizā tērauda veida izvēli konkrētajai videi, atbilstošu apdari, pareizu tīrīšanu un pats galvenais – nomenklatūras un sastāva pārbaudi pirms pirkuma. Ievērojot šos piesardzības pasākumus, nerūsējošais tērauds atkal kļūs par to, ko zinātne ir radījusi – izturīgu, higienisku un koroziju izturīgu materiālu ikdienas lietošanai. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis, uzspied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Un ja vēlies uzzināt vairāk svarīgas un tehniskas informācijas par nerūsējošo tēraudu, pavērsi savu telefonu pret QR kodu uz ekrāna vai noklikšķini uz saites video aprakstā. Tie tevi aizvedīs uz īstu nerūsējošā tērauda vietni, no kuras radās iedvesma un informācija šim video. Tur tu atradīsi daudz svarīgas tehniskās informācijas, kas palīdzēs izvairīties no problēmām ar tavu nerūsējošo tēraudu. Vai tev kādreiz ir bijusi nerūsējošā tērauda betaļa, kas sarūsēja? Vai zināji, ka iespējams esi iegādājies materiālu, kas neatbilst specifikācijām? Dalies ar savu pieredzi komentāros, es gribu uzzināt. Tiepat blakus. Tev ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savu zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, uzspied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tieši tā, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!